Pārtikas banda. Sabojājusies iepirkšanās. Lomās. Picas seja kā pūsī pica. Dogs broks kā šokolīka. Olgalvis kā pūsī ola. Burbulis kā lipīgā limonāde. Un Rokijs kā nelabais virtulis. Tavi iepirkumi ir sabojājušies. Esam pārtikas banda no netīrā veikala. Būsim pirmie pētnieki vēsturē, kas uzkāps atkritumu kalnu virsotnē. Esat gatavi? Jā. Kāpēc kāpjam atkritumu kalnā? Lai dabūtu foršu jaunu veidu apsaldējumu. Lai iegūtu krāsu vaigiem, cenu zaļu. Lai atrastu Rokiju? Nē, jo tas ir tur. Gribēju teikt, ka tur. Aiziet! Žurnāls, pirmā diena. Kāpiens ir skarbs. Komanda izrāda nogrumu pazīmes. Lieliskā runa bāzes nometnē ir vien tālā atmiņa. Mokošākās 5 minūtes manā dzīvē. Lai sasniegtu virsotni, mums vajadzēs uzmundrinājumu. Jā. Te tāds ir. Tas nostrādāja kā ar mani. Žurnāls, 5. diena. Ikdienas ir jauns izaicinājums. Izcirtām ceļu caur kāpostu salātu aizu. Pārskrējām pāri kukurūzu čipšu grēdai. Visbeidzot, sasniedzām lielo netīro saulvešu tiltu. Palīdziet man. Turies mužpapīra vidū. Tas ir pārāk slidens. Es netieku tālāk. Kāpiet uz to galvām. Tas ir vienīgais ceļš. Tieši sliktajā acī. Piedod. Burbuli, nē! Esmu tepat. Vai var palīdzēt? Protams. Mums izdevās. Ir tikai viens veids, kā to visu nosvinēt. Labāko Šveices alpinistu stilā. Ar uzvaras jodelēšanu. Atvainojiet. Nē, pica. Tās nebija tavas pusdienas. Jodelēšana izraisīja to. Načo siera lavīna. Tulkoja Ieva Ķilla, lasīja Miķela Židiļons, ieskaņot skaņu studijā Marana Productions.